Labvakar! Mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, ko darīt, kā rīkoties, lai nekavētos pagātne. Ko mums atbildēs? Jābūt skaidriem. Un gataviem iet pārmaiņās. Vajag būt sievišķīgām, īpašām, savu pašapziņu pacelt, pašcieņai un jāizvēlas vairs to nastu nenest, kas vairs nav nesama. Noslēgt dvēseles mokas. Viņas ir jāizdzīvo, bet no viņas jāpalaiž, jādod laiks bēdām, un pēc tam jāapzinās un no tās situācijas jāiziet. Jāmeklē informācija, jāstrādā darbs ar sevi, lai mēs tās sajūtas mainītu. Dažādas būtnes, kas mums nāk galvā par kādu piesaisti, to izslaucīt ārā, kāda tēlu, kas traucē mums dzīvot šeit un tagad. Arī sasisto sirsniņu dziedināt. Necīnīties. Nebūt ilūzijās. Svarīgi redzēt skaidri. Un atrast veidus, kā sev palīdzēt un atjaunoties. Vairs neietekmēties no citiem. Atrast savu to pašcieņu, cieņu pret sevī. Saprast, ka nav vajadzīgs neviena cita apstiprinājums. Ir jāsaprot pašam sava vērtība. Kad mēs paši sev esam paši visdārgākie, vissvarīgākie. Neviens no malas to nepateiks tā. Mums tas ir jāsaprot pašiem. Jo cilvēki mums kā atspulgs tad. Kā mēs izturamies paši pret sevi, tā
izturēsies cilvēki pret mums. Ja mēs neredzēsim sevi cienījamu, vērtīgu cilvēku, tad arī cilvēki to parādīs, necienīgu attieksmi. Jā, to jums paziņos. Pēc tā jūs varat vadīties, saprast, cik daudz tad ir jāstrādā pašiem ar sevi. Informāciju jūs gūsiet tad. Jā, un enerģija, sajūtas jums to pateiks. Svarīgi just pašiem savu ķermeni, ticēt sev. Jo tad jums radīsies pašaizsardzība. Svarīgi ticēt sev. Būt jūtīgiem, iejūtīgiem. Svarīgi. Vienkārši zināt ceļu, kur doties. Tas ir svarīgi. Būt pozitīviem, pozitīvām, kā saulītēm. Gudrām. Klausīties, ja? Dzirdēt otru, ko grib pateikt. Cīnīties pret enerģijas noplūdēm. Tas ir vienkārši sevi kontrolēt un saprast, kur jūs tērējat savu enerģiju, tur, kur nevajag. Vai arī kāds cenšas jūsu enerģiju tērēt. Svarīgi iepazīt sevi un just savu ķermeni, ko teiks, nebūt tādās noniecinošās. Sajūtās. Nebūt ar cilvēkiem, kas nesā maskas. Vai agresīviem. Nebūt gan pašiem, gan arī ar cilvēkiem, kas manipulē. Neatļaut sevi pazemot. Būt ar stingru nostāju. Galvenais pret sevi būt godīgiem. Nepiesieties. Vienkārši iet pārmaiņās. Man tēls uzjautrinās. Būt sievišķīgām, laimīgām. Priecīgām, jo tad tas aizvedīs no
slimības ceļiem. Attīrīt ūdens palīdzēs daudz, ja jūs satiekaties ar nepatiesiem cilvēkiem, tad arī kaut vai sāls vannā ieiet. Iespējams, te ir runa, ka dzimtā jums bija tāds varbūt scenārijs, kad daudz bija pazemotu cilvēku, un kad cilvēks ar to neko nevarēja izdarīt, jūsu dzimtā. Vajadzēja daudz paciest pazemojošas sajūtas. Bija jūsu dzimtā ļoti smagi likteņi. Daudz skumjas, bet arī tas tādēļ, kad neatrada to līdzsvaru sevi, neatrada paši sevi. Daudz baiļu iekšā sēdēja pašos. Nepietika zināšanu tā strādāt. Bija nepatiesās attiecības tika izveidotas, kas bloķēja tās pārmaiņas dzīvē jaunās. Līdz ar to jūsu dzimta palika, senči dzīvoja vienkārši tādu likteni. Viņi kā satika to partneri, tad līdz mūža galam. Tagad ir iespējams jūs tā vairs nedarat. Jūs savu dzīvi veidojat savādāk. Tieši ņemot vērā, kā mūsu senči iepriekš ir dzīvojuši. Lai izietu no tupika situācijām bez izējas. Tagad ir daudz vairāk informācijas. Šajā laikā mūsu daudz vairāk speciālistu, meistaru, kā pateicu tā, daudz meistaru mūsu laikos ir, kas strādā un dod padomus dažādus, kad nav vajadzība ciest. Ir svarīgi savu dzīvi mainīt, bet to mēs varam mainīt tad, kad mēs paši mainamies. Otru mēs nevaram mainīt, mēs varam mainīties paši. Nevajag turpināt kāda spēles spēlēt. Svarīgi skaidri zināt, ko mēs paši vēlamies. Un pieņemt dzīves dāvanas. Svarīgi mācēt tās saskatīt, pašiem atsalt, būt siltākiem, jūtīgākiem un izdarīt izvēli, pa kādu ceļu mēs gribam iet. Par sāpju vai prieka. Un vai mēs sāksim strādāt paši ar sevi, vai turpināsim dzīvot tā, kā līdz šim dzīvojām. Mainīsim situāciju, pastumsim mākoņus malā, un kur spīd saulīte. Iesim
tur, kur ir redzams skaidri pie tiem cilvēkiem, kuri runā skaidri, zin skaidri. Svarīgi pašiem to dod zināt, kas jums vajadzīgs, un būt pašiem skaidriem. Aiziet no atkarībām, jo par atkarībām mēs samaksāsim. Svarīgi mācēt un atrast aizsardzību pret tādām atkarībām vai nelabvēliem. Svarīgi atrast līdzsvaru un taisnību. Svarīgi pieskarties arī garīgām zināšanām. Zināt gan materiālās vērtības, gan arī saprast garīgās zināšanas. Atrast atslēdziņas, izējas variantus no tā, ko nesaprotam, neredzam, jo vieglāk paliek tad, kad mēs redzam un skaidri zinām. Tad tā arī jādara, jāatver tās durvis, kuras nav skaidras. Jāatver tās attiecības, kuras nav skaidras. Jāatver jūtas, jābūt godīgiem, ja ir partneris, jābūt godīgiem, atvērtiem, skaidri jāzina, draudzīgiem. Skaidri jāzina, ko abi grib, viens no otra, ko gaida. Nevajag neko ciest un domāt, kad vēlāk mainīsies. Ja arī ir kādas neskaidrības, tās kā ir jātīra, lai būtu skaidri. Lai būtu līdzsvars, vienotība, kā uguns un ūdens, lai atrastu to vidusceļu, ja? Pārī. Jo, ja nebūs vidusceļa, tad uguns ūdeni uzvārīs. Un arī otrādies, ūdens var nodzēst uguni. Jāmāk atrast to sirsnību, cieņu, mīlestību viens pret otru, tad viss arī atradīsies. Tas svarīgi, draudzību, visas nesaskaņas tad var attīrīt. Tas ir jebkurās, tas nav tikai mīlestībā, tas arī vienalga kādā partnerībā, vienalga kurā iestādē, ja ir viss skaidri runājam, ko mēs gribam, vai ne, tad arī, ja arī otrs negrib kaut ko teikt un slēpt, tad mēs vedinam vismaz viņu uz skaidrām tām atbildēm. Jā, arī iestādēs darba jautājumos tas arī, jebkurās attiecībās. Un svarīgi ar sirsnību.
ar atvērtību. Tas ir svarīgi. Bez maskām, bez agresijas. Un ģimenē. Ģimenē noteikti strādāt ar attiecībām. Pirmām kārtām nekad neielaist trešās personas. Nebūt skopiem, izrunāties, jo tas rada karmiskas attiecības, sarežģītas attiecības, ja ne abi pāri nestrādā. Lūk, nevajag cīnīties. Te cīņa, kā vīrietis, ja, piemēram, kā galvenais grib būt. Pēkšņi vārdu aizmirsu. Kā vēl maziņa. Kā bērna attieksme tā ir. Tā ir bērna nenobrieduša vīrieša attieksme, ja viņš cīnās ar sievieti. Jā, vēlreiz. Vīrietis, gan kā viņš krīt mums klājumā. Jā, ir svarīgi priecīgas attiecības, patiesas attiecības veidot. Galvenais meklēt abiem to risinājumu. Ja kaut kas nav skaidrs, jā. Ja nav kaut kas skaidrs, tad ar attiecībām strādāt. Un te vienkārši kā ar cieņu, ar mīlestību, ar iejūtību vienam pret otru saprast. Varbūt dusmīgi, vai ne, bet dot laiku un tik un tā. Pēc kāda laiciņa izrunāties. Nevis nomainīt partneri. Jā, jo tas būs kā bumerangs. Tik un tā, to situāciju, ko iepriekš neatrisinājāt, neizrunājāt, tāpat tas atgriezīsies un būs jārisina. Kaut vai 10 partnerus mainīsim. Lūk. Svarīgi neļaut nevienam, ne no viena ietekmēties, būt savā spēkā. Neļaut kādam iejaukties jūsu problēmās, bet pašiem risināt šīs problēmas. Tāds padomiņš. Līdz citai reizei.